Dāmas un kungi, jaunais Lexus RX 200T. Tie, kas seko līdz Lexus modeļu marķēšanas sistēmai, noteikti sapratīs, ka runa ir par apvidus automobīli ar 2 litru benzīna turbomotoru. Tieši tā tas ir šajā gadījumā. Automobīlis, kur maksimālā jauda ir 238 zirgspēki. Par patēriņu gan tik optimistiski laikam runāt nevar, jo ražotājs ir paredzējis vidējo degvielas patēriņu 7,9 litri uz 100 nobrauktiem kilometriem. Patiesībā tie ir gandrīz visi 10. No otras puses jāņem vērā šā automobīļa svars, un proporcionāli cenai droši vien, ka šis benzīna patēriņš nemaz nav tik liels. Droši vien Latvijas tirgū Lexus RX 200T nebūs tas pats pieprasītākais, jo, pirmkārt jau latviešu autovadītājiem ir aizspriedumi pret tik maziem dzinējiem kā 2 litri. Otrkārt, benzīns Latvijā nav tā populārākā degviela. Ir arī versija ar 4,5 litru hibrīdu iekārtu. Pieļauju domu, ka tas jau būs gārdāks kumosiņš tiem, kas fano par Lexus auto. Tas, kā ar šo auto var ieskrieties līdz 105,6 sekundēs, ir viena lieta. Otra lieta, kā tu jūties šeit, darba vietā pie stūres, kur tev, kā autovadītājiem, jāpavada lielākā daļa no savas draudzības kopā ar šo auto. Un te viss, protams, kā jau luksus klases automobīlim, ir vislabākajā kārtībā. Es šeit varu saskaitīt 1, 2, 3 pozīcijas ar atmiņu sēdekļu regulācijai, protams, ādas apdare, milzīgs monitors multimediju sistēmai. Laikam jāsaka, ka tik liels nav redzēts nevienam citam automobīlim. Vadība ar džojstiku, apsildāms stūres rats, lūka, vārdu sakot, visu, ko viens sirds var kārot. Protams, viena ļoti svarīga īpašība, par ko ir vērts iespējams samaksāt mazliet vairāk kā par citiem automobīļiem, tas ir klusums. Šajā automobīlī perfekti var dzirdēt katru skaņu, kas notiek salonā, bet tāpat laikā nevar dzirdēt gandrīz neko, kas notiek ārpusē. Piemēram, mēs braucot klausījāmies klasisko muziku. Patiešām baudījums. Lexus RX 200T. Šis automobīls ir ērts tāliem un tuviem ceļojumiem, jo salonā, kā mēs jau noskaidrojām, ir pietiekami daudz vietas. Tikpat daudz vietas ir bagāžas nodalījumā, kas atvaļinājuma automobīlim, jeb ceļojuma automobīlim ir ļoti svarīgs. Te ir vieta gan ceļa somām, gan dažādiem sīkumiem. Tur var nolikt iepirkums speciālās kabatiņās, lai tie neslidinās pa bagāžas nodalījumu. Protams, arī ģimenē, kurā ir bērnu ratiņi vai visādi sīkumi, šeit vietas ir ļoti daudz, tas ir labi. Latvietim praktiskam noteikti būtu svarīgi, cik šeit var ielikt cementu vai kartupeļu maisus. Izskatās 1, 2, 3, 4, izskatās daudz, bet diez vai kāds ar šo automobīlu cementa vai kartupeļu maisus vadās. Te mēs redzam mazo 2 litru dzinēju, kur 4 cilindri ir savirknēti vienā strīpā, pavisam 238 zirgspēki, un šis te spēja ļoti strauji uz priekšu dabūt visu šo lielo masu.